Tad ir vēl interesanta situācija. Tātad Ēriks minēts ēpastā kā sens draugs Danielam, kas nāca skatīties uz Ērika meitenēm. Kā Ēriks apraksta? Un tas sens draugs, jo acīm redzot, nav redzējis 10 gadus, acīm redzot, pirms tam ir redzējis, tas ir kā vērtējams? Nekā, es viņu vienreiz tikai esmu redzējis. Tikai vienreiz tajā kastē. Tātad tikai vienreiz redzējis, bet raidījuma vadītāja Alina pajautā par konkrētu gadījumu 16 gadus atpakaļ. Jūs tagad redzot tos ēpastus, jums ataust atmiņās, par ko ir runa? Jā. Es atceros to cilvēku. Tas nozīmē, ne jau viņam es to kastingu organizēju. Tā cilvēks atnāk, es viņu neizdenu ārā, es saku, labi. Interesanti, ka var atcerēties it kā random cilvēku, ko īsti nepazīst, kurš nelikās aizdomīgs un pasākumā, kurš rīkots vairākām aģentūrām 16 gadus atpakaļ. Es atceros to cilvēku. Lieliska atmiņa. Ja jūs redzētu visu to pasākumu, jums liktos pavisam savādāk, jums liktos absolūti normāli. Ja vienkārši izrauj vienu jautājumu, vai tu bērnam jādemonstrē pelkastīm, es atteiktu, varbūt nē. Ja, bet, kad jūs redzat to visu pasākumu, tad pilnīgi normāli viss tas izskatās. Pilnīgi normāli vērtēt mazgadīgas meitenes peltkastīmos. Vienīgā meitene bija 14 gados, pārējās bija 16, tur, nezinu, vienīgā. Mēs runājam tikai par 14 gadiem. It kā visas meitenes būtu 14-gadīgās. 15 gadi. 15, 16. Ap pludmalē, kā viņas tur parančās staigāja. Tad viss ir ok. Vērtēt un vērot tikai vienu 14-gadīgu meiteni un vairākas 16 un 17-gadīgas meitenes peltkastīmos ir pilnīgi ok. Bija smuks pasākums. Smuks pasākums. Paldies Alinai Lastovskai un Delfiem par raidījumu. Raidījums pilnā garumā pieejams YouTube. Links uz to pie atsaucēm. Iesaku noskatīties pilnam kontekstam. Un šī ir Ērika reakcija uz šo video. Šitais personāžs, es nezinu, viņš savu dzīvi veltīs, lai sačakarētu man dzīvi.